Jā, labi. Paldies visiem, kas ir pieslēgušies. Labvakar. Mani sauc Dainis Nordmanis. Gadījumā, ja mēs ar jums nesam pazīstami, 56 gadi pēc izglītības radioelektronikas inženieris, visu mūžu dzīvoju Latvijā, Jelgavā, līdz 20. gadam, kā lielākā daļa no mums, biju algots darbinieks, un kopš 20. gada beigām ir pastāvīgs darbs tikai Zinzino. Šeit ir mani kontakti, sociālie tīkli, arī YouTube kanāls. Būšu priecīgs, ja man būs jauni draugi pēc šīs lekcijas. Un tā, noteikti katram ir savi iemesli, kāpēc jūs šovakar esat šeit. Es nekavēšu laiku un neprasīšu, bet iemesli noteikti ir. Un runāsim mēs šodien par papildus ienākumiem, par biznesa iespēju. Un par kādiem papildus ienākumiem tad šovakar būs runa. Kā jūs skatāties pie sava pašreizējā ģimenes budžeta? Vai tie būtu plus 100 eiro, varbūt plus 300 eiro katru mēnesi, varbūt 1000, varbūt 4000, varbūt vēl vairāk. Tas viss ir iespējams. Un tātad šovakar mēs parunāsim par kompāniju, tātad par šo biznesa iespēju un kompāniju, kas to piedāvā, problēmu, kuru šī kompānija risina, uz kā bāzes šis bizness tiek būvēts, produkts jeb pakalpojums, ar kuru mēs strādājam, konkurence pašreizējā tirgū, mūsu piedāvājuma unikalitāte, investīcijas un riski uzsākot šo darbību, vai ir nepieciešams speciālas zināšanas, izglītība, kāds tad ir šis biznesa potenciāls, kāds ir šis biznesa modelis, kā mēs strādājam, un beigās katrs varēs uzdot sev jautājumu, vai es to varēšu, vai tas ir priekš manīm. Es gribētu teikt, ka tas ir praktiski priekš visiem, bet savu lēmumu jūs pieņemat paši. Tātad runājam mēs šodien par Norvēģijas kompāniju Zinzino. Tirgu jau 19 gadus dibināta 2005. gadā. 19 gadi aktīva darba ir ļoti būtisks rādītājs, kaut vai izejot no tā viedokļa, kad šo 19 gadu laikā ir bijušas divas diezgan pamatīgas pasaulē finanšu krīzes, un kompānija ir pārvarējuši šīs krīzes, un arī šīs krīzes laikā ir parādījuši nepārtrauktu pieaugumu. Problēma, kuru risina kompānija Zinzino, tātad tas mūsu biznesa profils, tā ir problēma, kas ir aktuāla ikvienam cilvēkam, un tā ir veselība, tātad uz mūsu pašu un visu apkārtējo cilvēku veselības, lai viņiem palīdzētu maksimāli iespējami, kompānija ir radījusi šo biznesa modeli. Uz kā tas balstās? Vairāk kā 2500 gadu atpakaļ Hipokrāts ir teicis, lai jūsu ēdiens ir jūsu zāles un jūsu zāles ir jūsu ēdiens. Ir pagājuši vairāk kā 2000 gadi, un tā bilde ir radikāli mainījusies, un šī pārtika, kas mums ir ikdienā pieejama, viņa ir ļoti būtiski mainījusies. Jā, mums ir lielveikali, mums ir pieejams praktiski viss, jebkurā sezonā, skaistos iepakojumos ar gariem derīguma termiņiem, bet tā vairs nav tā pārtika īstā dzīvā, kur mēs varējām saņemt, teiksim, vēl gadus 20, 30 atpakaļ. Ja mēs paskatāmies uz šo vēsturi, tad kādreiz mēs ēdām mātes dabas doto, tā bija īsta pārtika, bagāta ar vitamīniem, minerālu vielām, šķiedrvielām, veselīgiem taukiem un labi sabalansētām omega-6, omega-3 taukskābēm. Ja mēs paskatāmies uz šodienu, mēs šodien ēdam cilvēka gatavotu ēdienu. Ir notikusies tā saucamā pārtikas ražošanas industrializācija, un rezultātā mums ir, kā jau es teicu, ļoti plaša izvēle. Pārtikas ražotāji māk ražot garšīgu, bet rezultātā mēs iegūstam pārtiku ar zemu galveno uzturvielu saturu. Augstu daudz cukuru, daudz lieko kaloriju, maz šķiedrvielu un ļoti nelīdzsvarotu divu neaizvietojamo taukskābju omega-6 un omega-3 attiecību. Lūk, šis ir viens no šiem atslēgas momentiem, ko kompānija Zinzino
savus zinātniskās padomas vadībā ieraudzīja, kur ir tiešām ļoti liela reāla problēma, kuru vajadzētu tā kā risināt. Kas tad ir omega 6 un omega 3? Abas tās ir neaizvietojamās taukskābes, un organisms pats viņu nesintezē. Tātad mums ir jāuzņem ar pārtiku, ar piedevām vai ar kādiem uzturbagātinātājiem. Gan omega 6, gan omega 3. Omega 6 ir tā, kas mūsu organismā rada iekaisumus. Omega 3 ir tā, kas šos iekaisumus dzēš. Tātad svarīga ir attiecība starp šīm divām taukskābēm. Un svarīga šī attiecība ir, lai viņa būtu drošā zonā, tā ir 3:1. Viss, kas ir virs 3:1, tā ir bīstamā zona mūsu veselībai. Ja mēs paskatāmies uz šo vēsturi, tad ģenētiski mūsu ķermenis ir veidots tā, ka šīm divām taukskābēm būtu jābūt balansā 1:1. Zinātne saka, ka tā drošā robeža, kad mūsu organisms ir spējīgs pilnvērtīgi darboties, ir balans 3:1. Ap 60. gadiem Eiropā, es gribētu teikt, līdz 80. gadu beigām Latvijā notika šis pagrieziena punkts, un šis balans sāka pieaugt, jo ienāca šī industriāli ražotā pārtika. Un dotā brīdī vidējais Latvijas balans ir apmēram 15:1, Amerikā 25:1, un kā rāda analīžu rezultāti, ar katru gadu šis disbalans palielinās un palielinās. Kāpēc ir svarīga šo divu taukskābju attiecība? Cik tas ir nopietni, kad ļoti nopietna kompānija, kur strādā gandrīz 20 gadus, ir ņēmusi šo kā savu biznesa pamatu. Ļoti īsi pieskarsimies šai problēmai, kuru risina kompānija Zinzino. Tātad mēs visi esam apmēram 31 līdz 37 triljonu šūnu kopums. Droši vien atkarīgs no izmēra, ja? Kam ir 31, kam ir 37 triljoni. Un visām mūsu šūnām ir šūnu membrānas, un pamatā šīs šūnu membrānas tiek būvētas no šīm divām neaizvietojamām taukskābēm – omega 6 un omega 3. Omega 6 ir cietā saite, omega 3 ir elastīgā saite. Lai iegūtu veselīgas šūnu membrānas, mums ir nepieciešama šī attiecība 3:1. Ja šī attiecība ir tāda, tad mūsu šūnu membrānas ir mīkstas, elastīgas, caurlaidīgas. Uzturvielas viegli tiek mūsu šūnās iekšā, visas sāņvielas tikpat viegli tiek izvadītas ārā. Mēs iegūstam savā organismā noturīgu vidi pret iekaisumu procesiem. Bet, kā rāda analīzes, tad dotā brīdī, kā jau es teicu, šis disbalans ir apmēram 15:1. Viss, kas ir virs 3:1, tā ir tā riska zona. Rezultāts tam ir cieta, neelastīga membrāna, uzturvielas lēni tiek šūnā iekšā, nepilnīgi, un savukārt visas atkritumvielas, sāņvielas tāpat nepilnīgi no šūnas tiek izvadītas ārā. Rezultātā mēs iegūstam iekaisumu procesus, izraisošu vidi mūsu organismā jau šūnu līmenī. Un tas ir laika jautājums, kad šie iekaisumus procesi pāraugs kaut kādos kroniskos iekaisumos, kas jau var rezultēties ar kaut kādām reālām veselības problēmām. Un cieta neelastīga šūnu membrāna, ja šis stāvoklis ir tāds, tad, kā jūs saprotat, organismam pilnvērtīgai darbībai ir nepieciešams ļoti daudz mikroelementi, vitamīnu un tā tālāk. Ja šīs šūnas membrāna ir cieta un neelastīga, mēs pilnvērtīgi sevi pabarot principā nevaram. Tas pats attiecās arī, ja cilvēkiem jau ir kaut kādas medicīniskas problēmas un viņi lieto kaut kādas zāles, kaut kādus preparātus, arī pilnvērtīga iedarbība uz mūsu organismu nenotiek. Iemesls ir šis disbalans. Un pats galvenais, kā jau es teicu, mēs savā organismā iegūstam iekaisuma procesus izraisošu vidi. Tātad ceļš, kas mūs neved uz veselību, drīzāk uz kaut kādām veselības problēmām. Kā tad uzzināt savu omega 6, omega 3 taukskābju līdzsvaru?
Mums nav jābūt ārstiem. To visu mūsu vietā padara mūsu sadarbības partneris, un kompānija Zinzino sadarbojas ar Vitas Analytical Service. Tā ir neatkarīga laboratorija, bāzējās Oslo, Norvēģijā. Šeit jūs redzat dažus no viņu sadarbības partneriem - Stanfordas, Hārvardas, Kembridžas, Oksfordas universitātes. Šeit ir vēl vesela virkne ar viņu sadarbības partneriem, un Zinzino ir viens no šīs laboratorijas klientiem. Un šī laboratorija ir izstrādājusi mums instrumentus, ar kuriem mēs ikdienā strādājam, un tie ir individuāli, anonīmi, sausā asins parauga testi. Dotā brīdī mums apritē ir 3 dažāda veida testi - balanss tests, D vitamīna tests un ilglaicīgā cukura tests. Tātad tas ir komplektiņš, ar kura palīdzību mēs varam mājas apstākļos droši pareizi noņemt dažas asinspilas, uzlikt uz speciāla papīra, nožāvēt un ar parasto pastu aizsūtīt uz laboratoriju uz izmeklēšanu. Tests ir anonīms, uz rokas paliek tikai anonīms ID kodiņš, burtu ciparu kombinācija, un apmēram pēc nedēļām, 2, 3, skatoties, kā ir strādājis pasts, jūs saņemat detalizētu ziņojumu jūsu izvēlētā valodā uz 21 lapas puses. Ziņojums ir ļoti interesants, ļoti detalizēts, un kas ir būtiski jāuzsver, viņš ir parastiem cilvēkiem, parastā valodā uzrakstīts. Šeit nav jābūt medicīniskai izglītībai, lai saprastu, ko šis tests parāda. Mēs šodien nepieskarsimies visiem šiem rādītājiem, priekš tā mums ir speciāls veselības koncepcijas lekcijas ceturtdienās, kur mēs pieskaramies jau konkrēti visiem parametriem, ko mēs varam šajās analīzēs ieraudzīt. Lūk, bet es zinu, ka ļoti daudziem, it sevišķi, kas ir pirmo reizi, šeit rodas jautājums, vai šādu taukskābju testu var veikt tikai pie Zinzino? Atbilde ir viennozīmīgi nē. Jūs varat doties piemēram, uz Gulbi laboratoriju Latvijā un arī nodot analoģisku taukskābju testa analīzi. Tas maksā 118 eiro, asins paraugs tiek ņemts no vēnes, izpildes laiks ir apmēram 30 dienas, un jūs redzat uz ekrāna rezultātu, ko jūs saņemsiet. Tā ir Synlab laboratorija Beļģijā, tātad šīs laboratorijas, šīs analīzes Latvijā uz vietas neviens neveic, viņas tiek sūtītas uz Beļģiju. Atbilde ir uz vienas lapas puses, lūk, šāda te cena 118 eiro. Jebšu jūs saņemat detalizētu atbildi uz 21 lapas puses, un ja jūs izvēlaties komplekso piedāvājumu, ņemat kādu no balans produktu abonementiem kopā ar testu, tad viens tests jums izmaksā 41 eiro. Un tās ir 4 līdz 6 pilas, asins pilas no pirksta. Rezultāts 21 lapas puse, plus vēl personīgais konsultants, kurš jums detalizēti izstāstīs un pastāstīs. Plus vēl ir naudas atgriešanas garantija. Ja jūs uztaisiet šo analīzi, un analīze parāda, ka jūs esat pilnīgā zaļajā zonā, uz jums strādā naudas atgriešanas programma. Jūs būsiet uztaisījuši analīzi, pagavuši visticamāk izdzert vismaz vienu balanss eļļas pudelīti, pārējos produktus atsūtat atpakaļ un saņemat savu ieguldīto naudu, jo jūsu diēta rāda, ka jums nekas nav jāmaina, kad viss ir kārtībā. Bet, ja tests ir sarkans un negatīvs, tad droši vien, kad ir vērts padomāt, kā tad šo savu veselību potenciāli uzlabot. Ja mēs runājam par šiem testiem, tad uz šodienu mēs esam veikuši vairāk nekā 1,5 miljona testu. Un, ja mēs skatāmies jau uz šo kā uz biznesa potenciālu, tad mēs redzam, ka Eiropas griezumā tie ir 95% ir disbalansā. Un īpaši gribētu uzsvērt šos dzeltenos 20%, tātad 20% no 1,5 miljona analīzēm ir cilvēki, kuri jau ikdienā ir lietojuši papildus kaut kādu omega-3 piedevas, un viņi redz, ka viņu vidējais balans ir 7:1. Viņi ir
tērējuši naudu, laiku, savu enerģiju, bet rezultātu tas nav devis. Jo atceramies, drošā zona 3-1, viss, kas ir virs, diemžēl tas ir iekaisuma radoša vide. Ja mēs skatāmies kopējo pasaules bildi, kā biznesa potenciālu, tad mēs redzam, ka tie ir 97%. Pasaules dotā brīdī ir disbalansā. Ko piedāvā Zinzino? Mēs varam atjaunot jūsu organismu balansu 120 dienu laikā. Kāpēc ir runa par 120 dienām? Jo tas ir eritrocītu dzīves cikls. Tātad 4 mēnešos mums ir nomainījušās visas asins. Un, ja mēs šos 4 mēnešus papildinām savu ēdienu karti tiešām ar efektīvu omega-3 avotu, tad pēc 4 mēnešiem mēs varam taisīt atkārtotu analīzi un ieraudzīt dinamiku, izmaiņas, kā tas darbojas konkrēti manam organismam. Kā tas notiek? Kā jau es pieminēju sākumā, Zinzino ir sava zinātniskā padome. Tā ir vesela virkne ar pasaules līmeņa zinātniekiem. Šeit ir tikai daži no viņiem. Šī zinātniskās padomes vadītājs ir dr. Pols Kleitons, profesionāls zinātnieks jau vairākās paudzēs. Tātad šī zinātniskā padome seko visiem pasaules zinātniskajiem pētījumiem, kas ietver kaut kādus pētījumus par uztura izmaiņām, un viņi seko līdzi, kas no mūsu uzturas svarīgs mūsu organismam ar mūsdienu pārtiku vairs nav uzņemams, ko mums vajadzētu atgriezt mūsu ēdienkartē atpakaļ, un tiek izstrādāti un radīti produkti. Un ja mēs runājam par šo balansa atjaunošanu, tad Zinzino piedāvā veselu rindu dažādu balansa produktu. Šīs ir balansēļas, tā nav parasta zivjeļa. Tūlīt es pats pateikšu, kāda ir starpība, bet tātad mums ir parastā balansēļa ar dažādām garšām, ir ūdenī šķīstošā cilvēkiem ar specifiskām medicīniskām problēmām, vegāniem, veģetāriešiem ir vegānā balansēļa, un ceļojumiem ir piedāvājumā arī kapsulas. Bet ar ko tad šī balansēļa ir unikāla? Ar ko tas atšķirās no visa pārējā, kas dotā brīdī ir tirgū? Jo piekritīsiet, ja jūs aiziesiet uz aptieku, tad omega-3 plaukts viņš ir diezgan liels, un vismaz vidēji 15 līdz 20 dažādi piedāvājumi šajā plauktā būs. Kā jau es teicu, šī nav vienkārša zivju eļļa. Šī ir vairāk, kā dr. Pols Kleitons, šī ir vairāk līdzīga šķidrai, treknai zivij. Jo Zinzino ir atkārtojis dabas formulu, un omega-3 mūsu balansa eļļā tiek stabilizēta ar polifenoliem. Polifenols ir dabīgais antioksidants, jeb stabilizators, un dzīvajā dabā vienmēr omega-3 ir kopā ar polifenoliem. Tā ir tā formula, kuru mūsu organisms ģenētiski atpazīst, ir pilnvērtīgi spējīgs uzņemt un absorbēt. Šajā balansa eļļas pudelītē ir augstas kvalitātes zivjeļļa, un viņi ir stabilizēta ar augstas kvalitātes olīveļļu ar augstu polifenolu saturu. Es zinu, ka latvieši taupīgie, viltīgie un gudrie, dzirdot šo skaidrojumu, viņiem viss ir skaidrs, es nopirkšu omega-3 un nopirkšu labu olīveļļu, un tādā veidā iespējams kaut ko ietaupīšu. Diemžēl nesanāks. Tātad omega-3 ir principā tas pats, kas ir visiem, bet šie polifenoli nāk no īpašas pikuāla olīvu šķirnes no Spānijas, un viņas tiek novāktas nevis tad, kad viņas ir gatavas, bet tad, kad šis polifenola daudzums ir maksimāli liels. Tā nav pārtikā lietojama olīveļļa, un pēc patentētas formulas viņas tiek sajauktas kopā. Kāds ir šis rezultāts? Mēs atsaucamies uz Zviedru kompāniju Sintef, kura ir savā laikā veikusi pētījumu, tātad cik ilgi omega-3 dažādās kombinācijās nonākot mūsu organismā ir dzīva un aktīva. Un dotā brīdī 100% viss piedāvājums, kas ir nopērkams aptiekā, pasūtāms internetā, ir šie pirmie 3 stabiņi. Un viņi visi ir stabilizēti vai nu ar E-vitamīniem, jeb alfa-tokoferoliem,
vai nu ar astaksantīnu. Un mēs redzam, ka labākais rādītājs ir apmēram 16 stundas. Un vienīgā kombinācija, kura dod maksimālo rezultātu, tātad omega-3 ir dzīva vairāk par 24 stundām. Šī gadījumā tās ir pat vairāk kā 35 stundas. Ir šī dabas dotā formula omega-3 kopā ar polifenoliem. Tas ir zinzīno piedāvājums, tā ir šī balansējas pudelīte. Es domāju, ka ir skaidrs, ar ko atšķirās balansējas piedāvājums no visa pārējā, ko mēs dotā brīdī varam nopirkt aptiekās. Kā jau es teicu, ja mēs esam veikuši vairāk kā 1,5 miljonu testu, un vēlreiz gribu atsaukties uz šiem 20% no šī 1,5 miljonu testu, kuru rezultāts vidējais balans ir 7:1. Un jūs redzat, kāpēc ir šāda situācija. Antioksidants, jeb stabilizators, nenodrošina šo pilnvērtīgu omega-3 iedarbību uz mūsu organismu. Tas ir tas know-how, tas ir tas unikalitāte, ar ko mēs varam ienākt šajā tirgū, piedāvājot produktu, kurš tiešām strādā un tiešām veic to darbu, ko cilvēki no viņa sagaida. Un 95% gadījumu zinzīno balansu produktu lietotājiem pēc 120 dienām šī attiecība ir gandrīz 3:1 vai pat labāka. Ar ko mēs strādājam? Tātad, ja mēs atkal pieskaramies biznesam un kopējiem produktiem, jūs redzat šo produktu piedāvājumu. Mums nav milzīgs biezs katalogs ar 200 dažādiem produktiem, kuriem nav iespējams atcerēties nosaukumus un ko katrs dara. Nē, uz doto brīdi mums ir 3 vienkārši balansi, 3 vienkārši sausā asins paraugu testi. Mums ir šie balansu uztura bagātinātāju līnija, ir atsevišķs piedāvājums imunitātei, atsevišķs piedāvājums zarnu veselībai, labsajūtai un arī ādas kopšanai. Visi kompānijas produkti ir reģistrēti un certificēti visās valstīs, kurās kompānija strādā. Šeit jūs redzat visus certifikātus, un mēs īpaši lepojamies, ka mums ir arī GMP certifikāts. Mums ir arī Informed Choice certifikāts, kas nozīmē, ka šos zinzīno produktus var lietot un lieto ļoti daudz arī profesionālie pasaules līmeņa sportisti. Un, ja mēs skatāmies uz cilvēku parasto, šīs ir 18 veselības norādes, kuru ir apstiprinājusi Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde. Nonākot balansā, normāla smadzeņdarbība, normāla sirdsdarbība, normāla imunitāte un tā tālāk. Katrs no jums varat ieraudzīt, vai tas jūsu veselībai, jūsu organismam ir būtiski vai nav. Es domāju, ka visi šie punkti ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja mēs runājam tālāk par kompāniju, Zinzīno ir pašiem sava ražošana. Mums ir sava rūpnīca Norvēģijā, Bioactive Foods. Tātad mēs varam pilnībā kontrolēt visus ražošanas procesus, visus kvalitātes procesus, operatīvi reaģēt uz visām receptūras izmaiņām, jo notiek nepārtraukta produktu izstrāde un uzlabošana. Tā ir pilnīgi reāla rūpnīca. Varu apgalvot, jo pats tur pagājušajā mēnesī biju, apmeklēju, tiešām redzēju, kā tiek ražoti mūsu produkti. Plus kompānijai ir arī sava pētnieciskā bāze, Bioactive Foods, un šeit notiek jaunu produktu izstrāde. Un mums ir arī sava zinātnieku komanda, kuri strādā un pēta šo jauno produktu izstrādi. Nu, lūk, tāds ir šis biznesa potenciāls. Tie ir ikdienas lietošanas produkti, unikāli, patentēti. Mums ir sava zinātniskā padome, tās ir jaunākās inovācijas uzturu farmakoloģijas nozarē. Tā ir augstākā skandināvu kvalitāte, kas kotējās tiešām visā pasaulē. Un kas ir pats galvenais, tā ir uz pierādījumiem, uz analīzēm, testiem balstīta veselības koncepcija.
Un mums ir ko piedāvāt 97% no gandrīz 8 miljardiem cilvēku. Jautājums ir tikai jums, vai jūs zināt kādu cilvēku, kas vēlētos iegūt labāku veselību, vai jūs zināt kādu cilvēku, kas vēlētos uzlabot savu materiālo stāvokli. Ja tas ir tā, tad turpināsim par kompāniju Zinzino. Kāds ir Zinzino biznesa modelis? Tas ir savs interneta veikals, kas darbojas 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā visā pasaulē. Daudzās pasaules valodās jums nav jārūpējas par precēm, jums nav jāuztrauc par derīguma termiņiem, jums nav jāuztrauc par apmaksas veidiem dažādās valstīs, dažādās valodās, nav jārūpējas par noliktavām un preču piegādēm, jums nav jārūpējas par algām, atvaļinājumiem, slimības lapām, darbiniekiem, kas strādā noliktavās, loģistikās, marketinga nodaļās un tā tālāk. Jums ir gatavs klientu atbalsta dienests, vairāk kā 30 valodās, automātiska visa veikala darbību uzskaite. Un tas, ko mēs tikko pieskārāmies, tie ir unikāli produkti ar pierādāmu iedarbību. Mums ir produktu abonēšanas princips, kas ir ļoti būtisks un ļoti efektīvs biznesa modelis. Tā ir strauji augoša nozara, ko es parādīšu. 97% no 8 miljardiem cilvēku. Tas ir nepieciešams. Tā ir online tirniecība, tā ir iespēja strādāt no mājām, paralēli esošiem darbam, bez riskiem, ko pazaudēt, un tā ir iespēja izveidot savu finansiālo neatkarību. Tātad būtībā savs, gatavs interneta veikals, bizness, gatavs jums tiek iedot atslēga. Ņemiet, atveriet un strādājiet. Uzņēmumu dibinātāji paši arī ir aktīvi Zinzino biznesa partneri. Tas ir laulāts pāris, Hilde un Oriana Seile. Tātad viņi, tāpat kā mēs, tiekās ar cilvēkiem, vada biznesa prezentācijas, vada mūsu produktu prezentācijas, piedāvā, stāsta, rāda cilvēkiem par šo unikālo iespēju. Un esot šajā biznesā par 100% paši iekšā kā biznesa partneri, viņi labi zina, redz un saprot visas tendences un visas vajadzības, kas mums kā biznesa partneriem ir. Tāpēc tiešām uzņēmums tiek vadīts ļoti, ļoti efektīvi. Ja mēs skatāmies kopumā, kas ir Zinzino, jā, tas ir visā pasaulē augošs uzņēmums. Un dotā brīdī kompānija strādā 43 atvērtos tirgos. Tātad atvērts tirgus Zinzino izpratnē, tās ir valstis, kurās ir veiktas visas nepieciešamās produktu reģistrācijas, kompānijas juridiskās darbības reģistrācijas. Mēs tur varam reģistrēt gan jaunus biznesa partnerus, gan klientus lietotājus. Vidēji 5 tirgi katru gadu tiek pievienoti, bet labā ziņa ir tā, ka klientus principā mēs varam reģistrēt visā pasaulē, un produktu piegāde notiek arī praktiski visā pasaulē. Kompānijas mērķis, tuvākais mērķis ir sasniegt 1 miljonu klientu līdz 25. gadam, un 20 miljonus klientu līdz 35. gadam. Arī pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Ja mēs skatāmies uz kopējā pasaules reitinga, ja, tad nopietnākais izdevums žurnāls Direct Selling News katru gadu publicē šo top 100 reitingu. Uz doto brīdi mēs esam jau 48. vietā. Zinzino ir atvērta akciju sabiedrība, kotējas Nasdaq biržā, un ik viens no jums var kļūt par kompānijas līdziepašnieku, nopirkt akcijas, saņemt dividendes. Un tas arī priekš manīm bija ļoti būtisks aspekts, jo fakts, ka kompānija kotējas biržā, liecina par šīs kompānijas darbības nopietnību un ļoti tālējošiem mērķiem. Es domāju, ja šeit ir kādi finansisti, viņi zina, ko nozīmē kotēties biržā, kāds darbs tur ir jāiegulda. Un atkal, ja mēs skatāmies globāli, tad pēc dažādiem datiem pasaulē ir vairāk nekā 2500 dažādas tīkla mārketinga kompānijas. Daudz, vai ne?
No šiem 2,5 tūkstošiem tikai 20 kompānijas kotējas biržā. Tikai 20 kompānijas ir gatavas parādīt šo ceļu, kuru viņas iet, gatavas parādīt visas finanses, visus finanšu rādītājus, naudas plūsmas, īpašniekus, kas kam cik pieder un tā tālāk. Starp šīm 20 esam arī mēs, Zinzino. Kompānija nepārtraukti aug un attīstās šī gada laikā. Kompānija ir iegādājusies vēl 4 dažādas kompānijas. Mēs paplašinām savu ietekmi visā pasaulē, visos kontinentos, un sakarā ar šiem kompāniju pirkumiem ir papildinājies arī mūsu produktu klāsts. Reģionālie biroji un loģistikas centri ir praktiski visā pasaulē, kā jūs redzat kartē. Tātad mēs varam operatīvi piegādāt produktus visā pasaulē, visiem klientiem, maksimāli operatīvi. Atkal, ja mēs skatāmies uz biznesa potenciālu, tad uz testiem balstīts uzturs kļūst par ļoti spēcīgu un globālu tendenci visā pasaulē. Un šobrīd vairāk kā 500 miljonu lieto kaut kādus omega-3 uzturbagātinātus. Bet mazāk nekā 0,2% ir veikuši testu, lai noskaidrotu savu omega-6 un omega-3 līmeņu attiecību. Un kā mēs redzējām analīzēs, ja mēs skatāmies visu pasaules statistiku, 97% neiztur šo balansu testu. 97% no šiem 500 miljoniem pilnīgi noteikti ir mūsu potenciālie klienti. Mums ir tikai jāiznes viņiem šī ziņa, kad ir produkts, kurš tiešām strādā un tiešām palīdzēs, nevis tiks vienkārši tērēta nauda par iespējams skaistiem iepakojumiem un labu mārketingu. Nozares eksperti paredz, ka omega-3 tirgus līdz 2050. gadam izaugs no 40 miljardiem šī brīža skaita līdz 200 miljardiem ASV dolāru. Tā kā mēs redzam, ka tas potenciāls ir ļoti, ļoti grandios un liels, un viss tas lielākais vēl ir priekšā. Kā tad uzsākt savu biznesu Zinzino? Ļoti vienkārši. Jums ir iespēja uzsākt savu biznesu, iegūt savu internetu veikalu par mobilā telefona cenu. Gan atvērtajos tirgos, gan pasaules tirgos. Atvērtajiem tirgiem, tātad tas ir Eiropas Savienības valsts, ASV, Kanāda, Austrālija, kopumā 43 valsts, ir 3 sadarbības varianti. Tātad, lai kļūtu par biznesa partneri, mēs nopērkam kaut kādu produktu daudzumu paši savai lietošanai, lai iegūtu savu pieredzi, lai būtu instrumenti, ar ko strādāt. Jūs redzat cenu diapazonu no 319 līdz 1169, mainās produktu daudzums, mainās atlaide, ar kuru jūs šos produktus varat nopirkt. Ilglaicīgai biznesa attīstībai principā nav nekāda starpība, ar kuru komplektu jūs sākat. Bet es gribētu uzsvērt šo it kā dārgāko, 1169. Jūs saņemat produktus gandrīz 3,5 eiro vērtībā. Un izpildot noteiktas kvalifikācijas, ja pēc 12 mēnešiem jums ir 25 aktīvi klienti, kompānija jums šo sākotnēji ieguldīto naudiņu atgriež atpakaļ. Tā kā mēs varam pieņemt, jūs ieliekat depozītā 1169, iegūstat produktus gandrīz 3,5 eiro vērtībā, gada laikā pastrādājat, vēl krietni nopelnat, arī to es parādīšu, un 13. mēnesī jums kompānija atdod šo naudu, ieguldīto naudu atpakaļ. Nulles variants, lai sāktu savu efektīvu, ienesīgu biznesu. Ja mēs runājam par globālajiem tirgiem, tātad, ja jums ir potenciālie partneri, teiksim, Kazahstānā, Uzbekistānā, varbūt Brazīlijā, vēl citās valstīs, kurās kompānija dotā brīdī vēl nav, tad globāliem tirgiem ir arī vairāki varianti, kā uzsākt, bet arī tie, kā jūs redzat, ir mobilā telefona cenā.
Globālos tirgos visi norēķini klientiem un partneriem ir Amerikas dolāros. Nu, lūk, ja mēs runājam tālāk par biznesu, tad Zinzino strikti nodala klientu un biznesa partneri. Tātad klients ir viens kāda produkta abonements. Klients lieto produktus, viņš nepelna, bet klientiem ir iespēja saņemt savus produktus bez maksas. Biznesa partneris tā ir persona, kuru jūs esat uzaicinājuši strādāt kopā ar jums. Arī biznesa partneris, protams, lieto produktus, bet biznesa partneris ir tas, kurš aktīvi strādā un pelna. Un arī biznesa partnerim, protams, ir iespēja saņemt savus produktus bez maksas. Sākat strādāt ar nepilnu darba laiku. Ja jūs esat izvēlējies šo ceļu, jums nav jāpamet savs esošais darbs, jāpārkārto radikāli visa sava dzīve, jo kā iesācējs, ja jums nav iepriekšēja priekšzināšana tiešajā pārdošanā, sāciet ar nepilnu darba laiku, papildus atvēlot, teiksim, kaut kādas noteiktas stundas nedēļā vai dienā. Tā ir iespēja jums strādāt no mājām, viss, kas ir vajadzīgs, telefons, dators un jūsu kontakti. Jūs paši izvēlaties cilvēkus, ar kuriem strādāt. Jūs izvēlaties šos cilvēkus, kurus jūs aicināsiet arī biznesā strādāt kopā ar jums. Jūs izvēlaties cilvēkus, kuriem jūs rādīsiet šo veselības uzlabošanas iespēju. Un sāciet radīt savus pasīvos ienākumus. Jautājums, ja jau visu laiku ir jāpārdod, no kurienes būs pasīvie ienākumi? Tātad Zinzino piedāvā ikdienas lietošanas produktus, un visos atvērtajos tirgos mēs piedāvājam abonēšanas principu. Dotā brīža statistika rāda, ka Zinzino klientu lojalitāte ir 80%. Tātad par vienu reizi izdarītu darbiņu, ka jūs esat cilvēkiem parādījuši šo iespēju uzlabot, palīdzēt savam organismam, savai veselībai, 80% gadījumu šie klienti kļūst lojāli, aktīvi vēl ilgus laikus. Mums ir klienti, kurus mēs esam reģistrējuši 6 un 7 gadus atpakaļ, un viņi katru mēnesi iepērkās, lieto produktus, un katru mēnesi par 6 gadus atpakaļ padarītu darbiņu kompānija mums maksā ļoti godīgu komisijas naudu. Lūk, tie ir šie pasīvie ienākumi. Ja mēs runājam par biznesa modeli, viņš ir ļoti vienkāršs. Mēs vienkārši tiekamies ar cilvēkiem, mēs dalāmies ar informāciju, ar savu personīgo attieksmi. Rezultātā iegūstam produktu lietotājus vai biznesa partnerus. Un mēs sākam pelnīt ar pirmo reģistrēto klientu. Mēs neiepērkam produktus realizācijai, mēs nepieskaramies mūsu klientu naudai, to visu mūsu vietā dara Zinzino. Mūsu uzdevums, kā jau teicu, ir tikai dalīties ar informāciju. Ja jūs esat iesācējs, kurš tikko ir ienācis šajā biznesā vai plāno ienākt, bet skaidrs, ka tā viss ir jauna sfēra un jūs neko neziniet, nemākat, tad gribu nomierināt, jums būs savs mentors, cilvēks, kurš par jums rūpēsies, cilvēks, kurš jūs šodien šeit ir uzaicinājis. Un visu var iemācīties. Mums ir regulāras biznesa iespējas prezentācijas online Zoomā, tā kā šodien, tā ir katra otrdiena. Mums ir regulāras veselības koncepcijas, produktu prezentācijas tādā pašā veidā Zoomā katru ceturtdienu. Mums ir regulāras biznesa partneru apmācības. Katru otrdienu partneriem ir apmācības. Ir Latvijas komandas rīkotās konferences klātienē, ir lielie starptautiskie Zinzino pasākumi Oslo, Norvēģijā. Ir ikmēneša Zinzino Zoom lekcijas ar zinātniekiem, ir Facebook grupas, WhatsApp grupas, ir ļoti kvalitatīvi mārketinga materiāli visās valodās. Un, kā jau es teicu, pats būtiskākais un galvenais ir pieredzējušo biznesu partneru palīdzība un atbalsts. Jo cilvēks, kurš jūs uzaicināja, viņš par jums rūpēsies un palīdzēs iziet šo ceļu līdz galam. Kā pelnīt naudu? Komisijas plāns tā ir atsevišķa liela tēma
atsevišķas lekcijas vērta, bet tā tad mums ir diezgan daudz dažādu regulāro bonusu, bet ko es gribētu uzsvērt, tātad mēs pelnām komisijas no visu savu klientu un savu partneru klientu produktu pirkumiem. Nauda šeit nāk tikai no klientu pirkumiem. Jo lielāks būs šis preču apgrozījums kopējais, protams, jo lielāks būs komisijas. Ir divi veidi, kā izveidot biznesu uzņēmumā Zinzino. Tātad pirmais veids, jūs strādājat tikai ar klientiem, tātad cilvēkiem, kas tikai lieto šos produktus, un otrs variants ir, kad jūs strādājat gan ar klientiem, gan ar biznesa partneriem. Ja mēs paskatāmies uz šo pirmo variantu, kas ir ļoti efektīvs, kā pieredze rāda, teiksim, cilvēkiem, pie kuriem klienti paši jau nāk pēc kaut kādiem veselības pakalpojumiem. Tā var būt gan skaistumkopšana, fizioterapeiti, masāžisti, ļoti plaša spektra cilvēki, kuri sniedz šādus pakalpojumus. Jā, viņiem ir viegli strādāt, viegli sasniegt lielus klientu apjomus. Šeit jūs redzat apmēram ienākumus 25 klienti, 50 klienti, 100 klienti. Vēlreiz atkārtoju, tātad viens klients ir viens kāda produkta abonements. Un ja mēs runājam par 25 klientiem, tad tie nav 25 fiziski cilvēki. Tās var būt 2, 3, 4 ģimenes, kuras paņem dažādu skaitu produktu abonementu, kas kopā ir 25 gabali. Te jūs redzat aptuveno ienākumu mēnesī un aptuvenos gada ienākumus. Gribētu īpaši uzsvērt top team, tātad 100 klienti, sasniedzot 100 klientu līmeni, kompānija jums izmaksā vienreizēju bonusu 10 000 eiro. Jā, viņi neizmaksā uzreiz, viņi izmaksā 25 ikmēneša maksājumos, katru mēnesi pa 400. Sasniedzot 200 klientus, kompānija jūs ved vēl ļoti ekskluzīvā 5 zvaigžņu ceļojumā. Bet es gribētu aicināt pastīties, ja jūsu ambīcijas ir lielākas, tad otro variantu, kad jūs strādājat gan ar saviem klientiem, gan aicināt savus radus draugus, paziņas, strādāt kopā ar jums. Jūs veidojat savu komandu. Kompānija piedāvā jaunajam biznesa partnerim, tātad jaunais biznesa partners, kurš ir tikko uzsācis darbu, tiek piedāvāta speciāla 120 dienu ātrā starta plāns. 4 mēnešu laikā, pastrādājot ātrāk, izdarot noteiktas kvalifikācijas, jūs varat nopelnīt līdz 2500 eiro. Tur ir diezgan daudz soļi, es viņiem neiešu visiem sīki smalki cauri, bet tātad pirmais solis, visvienkāršākais, lai mēs saprastu, pirmajās 30 dienās 4 klienti, tātad 4 produktu abonenti. Ja jūs to izdarat, jūs, protams, saņemat komisijas no šiem pārdotajiem produktiem, plus vēl kompānija jums bonusā piešķir 100 eiro par to, kad jūs esat sasnieguši savu pirmo rezultātu, jums ir 4 aktīvi klienti. Ja mēs skatāmies uz tālāko šo 120 dienu plānu, pie šiem 4 klientiem pieliekam vēl 6, jums jau ir kopā 10. Un aiciniet savus 2 draugus, radus, paziņas strādāt kopā ar jums. Tātad ir 2 jūsu personīgi uzaicinātie biznesa partneri. Protams, jūs arī viņiem palīdzat iegūt pirmos klientus. Un te es vēlreiz gribu atsaukties uz iepriekšējo teikto, jūs šajā procesā nesat viens. Jūs esat biznesa partners, kurš tikko ir sācis šo darbu, jūs neko vēl pieņemsim, ka nemākat, un ir komanda, kurā jūs jau esat iekšā, kas jums palīdzēs šīs visas pirmās biznesa prezentācijas, klientu prezentācijas. Cilvēks, kurš jūs aicināja šeit, viņš tās vadīs jūsu vietā līdz brīdim, kamēr jūs pats jau to mācēsiet. Nu, lūk, bet tātad, ja mēs skatāmies uz pirmajiem 4 mēnešiem, ja? 4 mēneši, nu, piekrīt, tas ir diezgan liels laiks.
10 klienti mums ir, 2 draugi teica, ok, es eju ar tevi kopā, mācīsimies kopā, darīsim kopā, veidosim šo biznesu kopā. Jūs palīdzat kopējiem spēkiem šiem 2 draugiem arī izdarīt to pašu. Katram iegūt 2 biznesa partnerus un šiem biznesa partneriem arī iegūt savus klientus. Ja tas ir noticies 4 mēnešu laikā, tad kompānija bonusos jums samaksā 2,5 eiro. Tas ir, principā, ja mēs no bonusiem skatāmies, tie ir lielākie bonusi, efektīvākie, ko kompānija piedāvā tieši jaunajiem partneriem. Tālāk jau aiziet stabilais darbs. Šis apjoms, ko jūs esat izdarījuši, jums iedots titulu Silvers. Un tas nozīmē, ka stabilais jau ikmēneša, ne bonusu, bet ikmēneša ienākums tie būs apmēram 200 eiro. Tālāk notiek tikai duplicēšana. Viss, kas jums ir jādara, jums ir jāpalīdz saviem 2 līdz 4 partneriem izdarīt to pašu, sasniegt šo silver statusu, katram pelnīt 200 eiro mēnesī. Tajā brīdī jūs iegūstat titulu eksekutīvi, tie jau ir plus mīnus 800 eiro. Turpinām palīdzēt saviem 4 partneriem pelnīt šos 800, nākamais tituls ir Diamond, jā, tie ir no 4 līdz 6 tūkstošiem eiro katru mēnesi. Palīdzam saviem 4 draugiem pelnīt šādu summu, tituls Crown, tie jau ir 12,000. Latvijā jau ir vesela sauja ar Crowniem, kas tiešām to ir sasnieguši. Mūsu mazajā Latvijā to ir iespējams izdarīt. Ja mēs skatāmies uz kopējo Zinzino biznesa potenciālu, es zinu, ka man bieži prasa, cik ilgā laikā ko var izdarīt. Viss ir ļoti individuāli, un mēs nevaram nodefinēt precīzus laikus, cik kādos laikos kurš cilvēks sasniegs kādus rezultātus. Bet, ja mēs skatāmies uz labiem rezultātiem, jā, tad līdz titulam Diamonds 4,000 eiro pieredze rāda, var aiziet 1 gadā. Līdz titulam Crown var aiziet 1 līdz 2 gadu laikam. Ja jūs esat cilvēks, raķete, supermens, pagājuši mēnesi mēs Oslo redzējām šādu cilvēku raķeti, kurš ambasadoru titulu sasniedza 7 mēnešos. Arī tas ir iespējams. Visu cieņu. Tā kā ienākumi viss ir atkarīgs no jums, no jūsu vēlmēm, no jūsu ambīcijām. Vai tas ir silvers, vai tie ir apmēram plus mīnus 200 eiro, varbūt kādam pietiek ar papildus ģimenes budžetam plus 800 eiro, kas arī, man liekas, ir tīri labs pienesums, jo iedomājieties savu esošo darba vietu un iedomājieties situāciju, cik mums būtu jāstrādā, vai tas vispār ir iespējams jūsu esošā darba vietā dabūt algas pielikumu, teiksim, plus 800. Vai tie ir 4,000? Dotā brīdī Latvijas augstākais tituls ir ambasadori, tie ir 24,000 eiro mēnesī. Protams, jautājums, vai ir īstais laiks, jo kompānija jau 19 gadus strādā pasaulē, varbūt, ka tas vilciens ir aizgājis. Lūk, ir 24. gads, un mēs redzam šī te izaugsmes līkne, kāda viņa līdz šim ir līdz 24. gadam. It kā viņa ir lēzena. Mēs ar Artu esam šajā biznesā, man liekas, laikam jau 10. gadu, un katru gadu kompānijas vadība ir paziņojuši nākamā gada mērķus, un katru reizi šie mērķi likās ļoti lieli un ambiciozi. Un katru gadu tika radīti apstākļi un veidi, kad mēs kā biznesa partneri kopējiem spēkiem šos mērķus varējām sasniegt. Un kā jau es pieminēju sākumā, nākošais tuvākais mērķis ir 1 miljons klientu 25. gada beigās. Es domāju, tas būs jau krietni ātrāk. Un 20 miljonu klientu līdz 2035. gadam. Kā mēs redzam, tā lielā izaugsme, viņa vēl tikai ir priekšā. Tā kā, jā, tagad ir tiešām īstais laiks, mums ir ļoti labs
produktu piedāvājums, tā saucamais produktu portfels mums tiešām ir unikāls, iedarbīgs, efektīvs. Mums ir ļoti efektīvs komisiju plāns, kurš ir uzlabots jau vairākas reizes, un mums ir ļoti liela zināšanas, kā šo biznesu darīt, kā to darīt vislabāk, pareizāk, efektīvāk un ātrāk. Īstais laiks ir tieši tagad. Iespējams, pēc 5 gadiem būs grūtāk, bet dotā brīdī ir ļoti labs laiks, lai to darītu. Tātad unikāli produkti ar pierādāmu iedarbību, strauji augoša nozare, 97% tas ir nepieciešams. Tā ir online tirzniecība, tā ir iespēja strādāt no mājām paralēli esošajam darbam, bez riskiem, ko jau pazaudēt. Kā mēs atceramies, kļūstot par biznesa partneri, mēs iegādājamies produktus pašu lietošanai, pašu veselībai. Iespēja izveidot savu finansiālo neatkarību. Viss ir atkarīgs no jūsu ambīcijām, cik jūs vēlaties sasniegt. Un tā ir iespēja kļūt tiešām par sava biznesa īpašnieku. Un šī gadījumā nav svarīgi jūsu pašreizējā nodarbošanās, izglītība, vecums, materiālais stāvoklis. Šī nav dārga, superdārga McDonald's franšīze. Nē, šis arī ir franšīzes tips, bet, kā mēs redzējām, mobilā telefona cenā. Kas šeit ir svarīgi? Ir svarīgi vēlme strādāt, izglītoties un uzticēties cilvēkam, kurš jūs uzaicināja. Šī tiešām ir tā iespēja pārvērst savus sapņus īstenībā. Tāpēc mans aicinājums ir kļūstiet par Zinzino partneri. Protams, jūs varat kļūt arī par Zinzino klientu, bet es domāju, partneru ceļš šajā gadījumā jūs aizvedīs krietni tālāk, un tas būs tā iespēja nevis samazināt savus sapņus, bet palielināt savus ienākumus. Jo cilvēks, kurš tevi šovakar uzaicināja, viņš vēlas strādāt kopā, jo viņš redz šo potenciālu. Vajag uzticēties. Nu, lūk, tas bija īsumā, es iekļāvos stundā. Tā kā visi, kuri domā, un kas aiz auss, vai tas ir priekš manīm vai nav priekš manīm, es varu pateikt to savu pieredzi, kad es savā laikā no šāda veida biznesiem muku kā no uguns, un man pat prātā nevarēja ienākt, kad mana dzīve novedīs mani līdz pilna laika darbam šādā kompānijā. Kāpēc? Tāpēc, kad šie priekšstati par to, kāda šī nozare bija pirms 10 gadiem un kāda viņa ir tagad, tā ir kā diena pret nakti. Esat laipni gaidīti mūsu Latvijas komandā. Vislabākajā Zinzino komandā, visdraudzīgākajā. Lūdzu, mums vēl ir 3 minūtes laika. Ja ir ekspress jautājums, tad lūdzu. Nav. Čatā arī nav, jā, ir tikai viens paldies, jā, kad bauda klausīties, reku nākošie paldies ir tā kā. Tad vienkārši ir jāpieņem lēmums un jāizdara gan savai veselībai labumu, gan savai finansiālai veselībai labumu. Ar 2 vienā var izvēloties Zinzino. Jā, gan sev, gan savai ģimenei, gan saviem radiem. Ja jūs kļūstat par biznesa partneri, jūs būsiet iekšā šajā informācijā, jums būs pieeja pie visiem zinātnieku materiāliem, būs sapratne, izpratne par to, kā tas strādā, kā mēs tiešām varam palīdzēt savai veselībai paši saviem spēkiem. Ļoti daudzi netic, ļoti daudz arī jums neticēs, un ticiet man, jūs saņemsiet ļoti daudz nē. Un tā būs tā izturības jūsu pārliecības pārbaude. Bet tas tiešām strādā. Ir vērts. Tie, kas domā, pieņemiet lēmumu, pārējie partneri pēc 2 minūtēm jūs ziniet, kur ir jāpieslēdzās uz apmācībām. Paldies, labvakar visiem! Ar labvakaru! Zinzino ir Skandināvu tiešās pārdošanas uzņēmums, kas dibināts 2005. gadā.
Zinzino atrodas Gēteborgā, un tam ir papildus biroji Somijā, Latvijā, Norvēģijā, ASV, Austrālijā, Malaizijā, Hongkongā un citās valstīs. Zinzino ir globāls zinātnisks projekts, kas apvienojas labākos zinātniekus un ārstus no visas pasaules. Šie cilvēki ir vieni no spožākajiem prātiem veselības un uztura jomā, kuri balstoties uz mūsdienu zinātnes atziņām, konsultē mūs par to, kā radīt labākos produktus, lai sasniegtu vislabākos rezultātus. Uzņēmuma zinātniskā padome ir izstrādājis veselības protokolu un ikdienas patēriņa produktus, pamatojoties uz individuāliem testiem. Zinzino specializējas veselīga dzīvesveida produktu ražošanā, kas ietver uzturbagātinātājus, piemēram, omega-3 augstskābju produktus, kā arī citas veselību veicinošas uztura piedevas. Produktu efektivitāte tiek pārbaudīta izmantojot individuālas šūnu membrānu analīzes, izmantojot sausā asins piliena metodi. Testā analizē augstskābju līdzsvaru, imūnsistēmas stāvokli, šūnu membrānu elastību, omega-3 uzkrājumu asinīs, mentālo indeksu, stresa tolerances rādītāju, detalizētu 11 augstskābju analīzi. Tas nodrošina unikālu un individuālu pieeju katram mūsu klientam. Testa analīzes veids neatkarīga GMP certificēta Vitas Analytical Services laboratorija Norvēģijā. Zinzino ir šīs laboratorijas klients. Šodien vairāk nekā 1 miljons analīžu visā pasaulē liecina, ka lielākai daļai pārtikas piedevu nav nekādas iedarbības ietekmes šūnu līmenī. Mēs pierādām risinām šo problēmu. Zinzino produktiem ir GMP, kā arī daudz citas certifikāti. Zinzino ir Norvēģijas pētniecības un ražošanas uzņēmumu Bioactive Foods un Faun Pharma īpašnieks. Visi mūsu produkti tiek ražoti mūsu rūpnīcās Norvēģijā. Augstākā skandināvu kvalitāte ir mūsu prioritāte. Zinzino piedāvā savus produktus, izmantojot tīkla mārketingu, piedāvājot cilvēkiem iespēju kļūt par neatkarīgiem biznesa partneriem un pelnīt komisijas maksu no produktu pārdošanas un jaunu klientu un biznesa partneru piesaistīšanas. Jūs kļūstat par starptautiska globāla interneta veikala īpašnieku, un jums ir tiesības tālāk tādā pašā veidā nodot šo franšīzi jebkuram biznesa partnerim visā pasaulē un iegūt klientus arī visā pasaulē. Mēs piedāvājam pilnīgi gatavu biznesa modeli, pieredzējušu mentoru, kvalitatīvu apmācību, vispusīgu palīdzību jūsu biznesa vadīšanā. Pašlaik mēs veiksmīgi darbojamies vairāk nekā 40 valstīs, un mūsu produktus var piegādāt jebkurā pasaules valstī, izņemot dažus tirgus politiskās nestabilitātes dēļ. Kopš 2005. gada mēs esam viens no visstraujāk augošajiem tiešās pārdošanas uzņēmumiem Eiropā. Šobrīd Zinzino strauji iziet globālajā tirgū, un šī paplašināšanās sniedz milzīgu iespēju ikvienam, arī jums. Zinzino akcijas ir kotētas Nasdaq starptautiskajā biržā, kas uzsver mūsu pārredzamību un uzticamību gan klientiem, gan partneriem. Visi finanšu pārskati ar pastāvīgu ikgadēju divciparu peļņas pieaugumu ir brīvi pieejami, kas liecina par uzņēmumu stabilu attīstību un izaugsmi. Mūsu misija – iedvesmot uz pārmaiņām cilvēku dzīvēs, kļūstot par visvairāk uz klientu orientēto tiešās pārdošanas uzņēmumu pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai vēlaties attīstīt savu biznesu, vai vienkārši vēlaties uzlabot savu veselību ar pārbaudītiem produktiem, Zinzino piedāvā jums šo unikālo iespēju. Ir pienācis laiks beigt spriest par savu veselību un sākt darīt to, kas patiešām darbojas jūsu ilgtermiņa labsajūtai un labklājībai. Kāda tad ir Zinzino piedāvājuma unikalitāte? Personalizēta pieeja katram klientam, produkti, kas balstīti uz individuāliem testiem, kas ļauj pielāgot personalizētus risinājumus, lai uzlabotu katra klienta veselību. Zinātniski pamatoti produkti. Uzņēmums sadarbojas ar vadošajiem zinātniekiem un ekspertiem, lai izstrādātu produktus, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem uzturu farmakoloģijas jomā. Kvalitāte un certifikācija. Globāla attīstība. Izmantojot e-komercijas platformu, Zinzino sadarbības partneri var darboties un paplašināt savu uzņēmējdarbību starptautiskā mērogā. Gatavs uzņēmējdarbības modelis. Neierobežotas iespējas gūt pasīvos ienākumus un komisijas maksas par pārdošanu, kā arī atlīdzību par jaunu klientu un sadarbības partneru ieteikšanu. Atbalsts un apmācība. Finanšu pārredzamība. Mans vārds ir Dainis Nordmans, un es priecāšos sveikt jūs mūsu komandā. Kopā mēs varam mainīt cilvēku dzīves, iedvesmojot uz veselīgiem ieradumiem
un sasniegt savu mērķi, kļūt par globālo līderi savā nozarē ar 20 miljoniem klientu līdz 2035. gadam un 100 miljoniem klientu līdz 2050. gadam. Ieguldiet savu laiku un pūles, un jūs redzēsiet, kā tas mainīs jūsu dzīvi un nesīs panākumus jūsu biznesam. Ja jums ir jautājumi par sadarbību vai Zinzino produktu piedāvājumu, droši sazinieties ar mani. Tiekamies Zinzino!